sveicienu septembra beigās. Kurš gribēja baigi mani dzirdēt aizsmakušu, gan jau ka neviens, bet ja ne šodien, es nezinu, kad es te varētu uzpeldēt. Man ir ko rādīt un stāstīt, un visas netik patīkamās skaņas, kas, diemžēl, reizēm no manis iznāk, es mēģināšu smuki izgraizīt, ja? Tā kā varam ķerties pie lietas. Man ir tikai viens pabeigts darbs, mazliet vairāki procesa darbiņi. Pabeigts darbs ir tikai viens, un tās ir parastas zeķes. Joprojām mēģinu izdarīt krājumus, tāpēc te ir vairākos diegos viss kaut kas, bet tā ir dāvana domāta draugam dzimšanas dienā, tāpēc centos dabūt tās kaut cik maz vienādas. Nu, līdzīgas vismaz. Biezā tipa, kur ir 3 mm latām adītas, un mēģināju ielikt odziņu, kur te es bez savām odziņām. Un odziņa man šoreiz bija valnītī, kur es izdomāju, nu, pirmkārt, valnītis ir 1x1, nu, tur tā nav oga, tas ir parastais, bet es izdomāju, ka šitajās zaļajās strīpās es varētu ielaist, nevis ielaist, bet labiskos valdziņus nocelt vienā rindā un izadīt tad nākamajā, kas manā galvā to valdziņu pašu tādu uzpūstu, pataisītu lielāku. Bet, nu, tikko kā jau sāku adīt, sapratu, ka atšķirības nav nekādas, bet negribēju atzīt savu feilu, un tad es izdomāju, labi, turpināšu tādā pat garā, abās zeķēs, kā ir, tā ir. Bet tagad, kad es esmu pabeigusi, šitā izskatās no ārpus, ja? Tad tie zaļie valdziņi ir nocelti vienā rindā un izadīti tikai nākamajā. Bet krēliskie adīti, nu kā parasti. Bet tagad, ja mēs salīdzinām ar kreiso pusi, nu, ot es šitā izdarīšu. Un paņemsim otru zeķi. Nu, kur te labāk nodalījam? Nu, aļo. Ir atšķirība, ne? Jo tie labiskie, kas, nu, no ārpuses ir kreiliskie, ir daudz mazāki nekā tie mani noceltie labiskie. Es nezinu, vai tas ir tieši tāpēc, ka es tā izdomāju nocelt tos valdziņus, bet es savu eksperimentu saucu par izdevušos, un kopumā man patīk, ka tā strīpa izskatās tāda treknāka. Jā. No šīm zeķiem es arī piedalu, tas ir mans pieteikums, tas ir, ko? Tas ir septembra zeķu adīšu, nē, joprojām nav vārdi. Nu jā, šitāds ir arī mans pieteikums kopadīšanai zeķu, septembra zeķiem, kur tematika ir krītošās lapas, kur es to apspēlēju ar krāsām, brūns koks, zaļas lapas, kas pamazām maina krāsu. Nu, ir jāpieslēdz mazliet iztēle, bet tāda laika pienākuši. Vot. Tātad mans pabeigtais darbs ir parastas zeķes. Pagājuši reiz jums rādīju kokvilnas beisbola krakla tipa džemperi, kuru teicu, ka ārdīšu un adīšu par jaunu, jo nebija, jo tas bija adīts pat daļām un nebija īstais izmērs, bet, nu jā, teicu, ka kaut kādā tālā nākotnē adīšu par jaunu. Tā, nu sanāca, ka tā tālā nākotne iestājās aptuveni dažas dienas pēc iepriekšējā video. Un es teikšu, ka es baigi labi esmu pastrādājusi. If I do say so myself. Skatieties, cik man daudz ir nodīts. Viena piedurkne
Pilnībā gatava. Noraukts valnītis and everything. Otra neatpaliek. Un stāvs ir izadīts, kamēr beidzās kamolītis. Mēriju jau dara 100 reizes labāk nekā tas bija pirms tam. Un vispār afigēni no to brīdī patīk. Kakla izgriezums vēl ir neapzināta teritorija, neizpētīta teritorija. Es nezinu, kāpēc te ir marķieris. Tādu izgriezumu, protams, negribas atstāt, jā. Tas tā kā būtu very much revealing. Bet, doma bija uzadīt tādu kā overlapping, tā kā polo, kā podziņām. Bet es neesmu pārliecināta, ka es te pareizi tos valdziņus ielaidu un kā īsti apspēlēt šito variantu. Tāpēc, vēl ir jāpiesēžas, kārtīgi jāpadomā un, gan jau, ja piesaistos, izdomātu. Vienkārši jāatrod laiks. Bet visādi citādi, man ļoti patīk mans adījums un kas te man top. Daudz labāk nekā adīt pa daļām un šūt un ķimerēties un tā. Dzīju, kad izārdīju, neko ar to nedarīju. Es biju likusi storijas Instagramā un man uzrakstīja, prasot vai nevajadzētu vispirms, tā teikt, to izlīdzināt. Es pateicu, ka es godīgi nezinu, vai vajag vai nevajag. Es to nedarīju. Un, adījums varbūt ir mazliet, nemelosim sev, ir pietiekoši nevienmērīgs, nelīdzens, bet es domāju, ka izmazgājot problēmas, tā teikt, visi valdiņi izlīdzināsies un viss būs ok. Man pat tagad, principā, tas ne tik ļoti mulsina. Tā kā es varētu arī sadzīvot ar to, kas šobrīd notiek. Bet jā, es ādu šausmīgi vaļīgi, līdz ar to, un arī šī, varbūt tas ir tāpēc, ka tā ir kokvilna, dzīja, bija, tā kā jārdīta dzīja, bet rekur jau vairāk nedēļas tas kamols stāv un pats pa sevi principā ir iztaisnojies. Un tas arī notika adot. Principā uzreiz viss smuki taisnojās un nevajadzēja pārāk iespringt. Jā, varbūt, ja tu adītu daudz ciešāk, tad tie valdziņi varbūt vairāk nofiksētos un iegaumētu to savu struktūru, bet, manā gadījumā viss ir diezgan ok, azīz. Tā kā jā. Šobrīd iemarinēšu savu projektu, jo nav jēgas adīt stāvu, ja es nevaru kārtīgi piemērīt. Tāpēc jā, tas dodas atpakaļ manā jaukajā 3 varžu somiņā un iet gulēt ziemas miegu. Otrais procesa darbiņš ir mīlīgākais mans šī gada adījums, un tā ir bižu jaka no Ru adījumi. Pirmo reizi adu mazgabarīta apģērba gabalu un šausmīgi izbaudu procesu. Tas ir tik nenormāli ātrs. Pilnīgi apsveru domu turpināt adīt tikai un vienīgi bērnu izmērus, jo daudz mazāks čakars nekā ar pieaugušajiem. Pat ar visu to, ka es 2 reizes ārdīju. Tad, aprakstu noteikti visas zina. Tas ir burvīgs.
to, ka es neēdu paraudziņus, arī laikam visi būs uzķēruši. Līdz ar ko izriet arī mana ārdīšana. Adīju ar nepareizo dziju. Adu. Nu, ne ar nepareizo, bet ar nepareizo gauge blīvumu, kas ir norādīts. Tāpēc, jā, sāku adīt otro izmēru. Pādīju, un tad sapratu, ka, būs lelei. Vajadzēja ādīt ārā. Bet tad paņēmu, sākumā domāju, labi, ņemšu lielāko. Bet adīšanas laikā, kamēr tie valdziņu skaits sakrīt dažiem izmēriem, es apstājos pie 4. Es domāju, derēs. 4. būs tieši laikā. Neprasiet kādam vecumam, es ādu, es vienkārši ādu. Bet, jā, izlēmu, tā teikt, uz aci, izskatījās tīri ok. Vot. Dzija ir forša. No Amerikas draudzene atsūtīja Made in Turkey, bet, tas tā. Etiķeti, protams, kā aizmirsu paņemt. Ielikšu pildīt. Ko es tagad daru? Dzija. Ko par dziju bija jāpastāst, tas aizmirsu. Jā. Etiķete saka, ka tas ir pilnīgs Superwash Merino, bet nav tā ierastā Merino, tā zīdainā sajūta, ar ko man parasti asociējas Superwash Merino. Bet man tas patīk. Tā tāda vilnīga un mīksta reizē. Ar kaut ko atgādina šopeli. Tautas satīta interesanti. Vēl man patīk, ka tas ir 200, bija 200 gramu kamols. Man liekas, visiem kamoliem būtu jābūt tādiem. Lai nav visu laiku. 50 gramu kamols vispār neatzīstu, tā pavisam godīgi. Labi, tas tā. Katram ir sava vieta un laiks. Jā, tātad adu no šitā. Šitā ir tāda kā DK biezuma dzija, 280 metri uz 100 gramiem. Jā, bet neadu tikai no tās. Klāt vēl pielieku lūk šādu smalku pavedienu. Šitas ir pārpalikums no manas glaunās jakas, ko es adīju jau pirms 5-6 gadiem. Reāli neatceros, kas tā bija par dziju. Tas, ka laikam merino un padārga. No dārgā gala bija, jā. Toreiz varēja atļauties. Bet es izdomāju, ka, lai pieliktu mazliet klāt, lai būtu vēl mazliet kaut kāds biezumiņš tai jakai, plus krāsas principā ļoti labi saskanēja. To knapi var redzēt. Jā, tad adu no šitādas kombinācijas. Un ļoti esmu priecīga. Adu ar 4,5 mm adatām un pirmo reizi ar ogcaurumiem. Ne pirmo. Gribēju samelot. Labi, nevermind. Apraksts ir lielisks. Nepateicu, kāpēc otrais ārdīju. Vai tā bija pirmā reize? Nav svarīgi, bet es pašā sākumā jau izlaidu vienu valdziņu uzlasīšanas procesā, bet es esmu slinka, un tad domāju, gan jau kaut kad iespraukšu to vienu valdziņu. Tad es mazliet pārpratu aprakstu un izlaidu vēl 3 valdziņus, pieaudzējumus, un sapratu, ka es īsti nepiefiksēju, kur es izlaidu tos valdziņus, lai pēc tam zinātu, kur tos valdziņus iebliest. Un tad es tā sapratu, ka labi. Cik reiz var lietas pateikt labi. Ka labāk ir sākt no sākuma. Tomēr gribas, lai viss ir pareizi. Tad jā, izārdīju, tad sāku par jaunu. Beigās viss aizgāja lieliski. Tik līdz kaut kur nonāca pie nākamā soļa,
Un man bija tāds, nē, es nezinu, kā to darīt. Un tur viss ir skaisti aprakstīts, un plus vēl video, kas, ir vienkārši fantastisks. Fantastiska kombinācija aprakstā, manuprāt. Vismaz tiem, kam vajag vizuālo, ar ne tikai rakstisku. Tikai jā, man palika tikai piedruknes, vēl pogas, par tām vēl būs jāpadomā. Jā, tās es tik daudz neesmu. Nav vēl sagatavots, nav vēl... nav jāpadomā būs. Bet tā, patīk. Pēdējais darbiņš, ko es jums varu atrādīt, arī ir pēc Rūtas apraksta. Un tas ir mans lakats, ko es izrādās iesāku pirms gada septembra sākumā. Un tas ir Tundagas svētku lakats. Kāpēc tu man te kaut ko? Tā, ein moment. Tadā! Kaut ko var redzēt. Vēlreiz. Tadā! Jā. Man jau liekas, ka esam diezgan tuvu nobeigumam, jo izmērs ir tāds jau gana labs. Bet, gribas ielaist vēl vienu rindu ar kaut ko. Problēma ir tajā, ka es adu no 4 pavadieniem, kas ir tāds dzīvu dāvanu kastes no Jānis from Italy, ko man liekas joprojām tur pārdot. Bet bumbuļos, kā redzat, es vēl pieliku klāt pārpalikumus tumši zilas mohēras no Tilija, kas man palika pāri, no vienas jakas. Bet tas ir viss, kas man ir. Un es šaubos, ka tās pietiks vēl vienai rindai bumbuļu, kur vēl 2. Kādu laiku apstājās man šis adīšanas projekts, jo es cerēju, ka varbūt pārskatot savus krājumus, tur pārkrājumējot dzīves, varbūt vēl kaut kur atradīšu kādu mazu mini pārpalikumu kamolīti. Bet, manuprāt, nav izredzi, jo esmu visur paskatījusies. Ir doma ielaist citu rakstiņu, skujiņu, kas arī ir piedāvāta aprakstā, jo ir dažādi veidi, dažādi dizaini iespējami tam lakatam. Man jau liekas, ka varbūt izskatīsies tīri forši, ja pupiņas, bet bumbuļi sākumā, un tad viena līnija josla ar skujiņu. Kā jums šķiet? Bet, principā, sezona jau ir sākusies kā reiz, tāpēc gribētos pabeigt un sākt lietot. Jā, tas arī viss. Parādīju, pastāstīju, varu iet adīt piedruktītes. Vispār, visdrīzāk šī būs pēdējā epizoda šogad, vismaz šāda tipa, jo ziema nāk ātrāk nekā gaidīta, un man jau te paliek par augstu. Tad jau redzēs, kā tajā ziemā ies ar to adīšanu un filmēšanu. Tāpēc, ko es varu pateikt? Kā parasti. Paldies, ka noskatījies. Un teikšu līdz nākamajai reizei, lai vai kad tā būtu. Atā!